jo, kā jūs zināt, Nīderlande atrodas zem jūras līmeņa. Tā nu mums vienmēr ir bijis jācīnās un jāmācās cīnīties ar ūdeni. Es pats esmu inženieris, es ceļu tiltus un dažādas nostiprinājumu sistēmas. Ja mēs gribam pastāvēt, mums ir jāceļ tilti. Tādējādi es uz tiltiem esmu raudzījies vienmēr no tehniskā viedokļa. Savukārt mans dēls uz tiem raugās daudz vispārinātāk no filozofijas un teoloģijas puses, un viņš ceļ tiltus starp cilvēkiem. Es ceļu tiltus tīri tehniski, bet Stefans garīgi. Jebkurā gadījumā tā ir Dieva dāvana, bet vienlaicīgi arī cīņa, vai tā būtu tehniska vai garīga. Bet mana dārgā sieva vienmēr saka, mierīgi, neuztraucieties, dariet to viegli, būs labi. Es tomēr gribēju jums parādīt vēl šo spēli. Tā ir tā spēle, ko jūs spēlējāt bērnībā. Jā, tā ir ģimenes spēle. Un kurš tad visbiežāk uzvarēja? Parasti uzvarēja mana māsa. Šeit, piemēram, ir cietums. Un ja mēs tiekam uz tā laukuma, tad ir jāiet sēdēt cietumā. Stefans bieži sēdēja cietumā. Katrs šajā spēlē grib būt uzvarētājs. Bet ja tu neesi, tad tu noslauki visus kauliņus. Un tagad jūs šo spēli mācīsiet šeit jauniešiem Latvijā. Jā, tā ir arī savstarpēja kultūras apmaiņa. Un tad tu spēj dalīties ar to brīnišķīgo, ko pats esi piedzīvojis, ko nozīmē īsta ģimene. Esam daudz ko iemācījušies šajā vakarā un diezgan daudz uzzinājuši arī paši par sevi. Visbeidzot, viesi atvadās, lai dotos mājās, bet vēl pirms aiziešanas garīdznieka svētība, jo katram no mums, tik tiešām katram dzīvē ir nepieciešamība pēc lūgšanas un svētījošas rokas.